Aicinu uz skatuves paneļa diskusijas 2010. Gada Latvijas Nacionālā jaunatnes fóruma rezultāti un rekomendācijas realitāte šodien dalībniekus. Santa Liepiņa, lūdzu, var ieņemt jau vietas. Jevgeņija Bukņicka. Jā, aplaudējam, ne tikai aktieriem patīk aplauds, arī pārējiem. Es domāju, ka viņi dzirdat. Aļona Nikolājeva, Daina Skroģe, Ināra Tundure, Jānis Logins, Aija Strasda, Mārtiņš Šeins un Diāna Simonsova. Jā, droši aplaudējam vēl, kamēr nāk. Tikmēr aplaudējam. Tā, viss pamazām ieņem vietas, un es ceru, ka arī pietiks. Ja nē, mēs visu izdarīsim, viss būs kārtībā. Un tātad, kamēr viss skatās, kur ir vietas, un tā, savu mikrofonu uz nākamo stundu es došu paneļa diskusijas vadītājam, jaunatnes lietu ekspertam un jauniešu biedrības Next pārstāvim Vilim Bruverim. Es vēlēju pateikšu Vilim, jo man liekas, ka jums patīk viens. Dosim vārdu Vilim! Es arī atpūtā uz stundī. Vili. Labrīt, labdien visiem! Mārtiņ, man ir piebilde, es zinu, kāpēc tam viens neprast, kā ir Liepājā. Tāpēc, kad bija plānos, ka es nākšu šeit skatos un teikšu, Liepājā viss ir kārtībā. Es no turienes arī šorīt esmu atbraucis. Man ir tiešām liels prieks, ka mēs šo te mūsu... Man arī patstāvīgi izslēdz. Jo, man liekas, tos foršos slēdz ārā. Foršos slēdz ārā, tieši tā. Man ir liels prieks, ka mēs šo fórumu arī iesākam ar tādu nelielu atskatu uz to, kas noticis iepriekš. Un kā jau arī gadā mēs dzirdējām, šis nav pirmais fórums, un šis cerams, ka arī nav pēdējais. Un kā mēs to darīsim? Bez tā, ka mums šeit ir šodien... Varbūt samāņamies? Jā, es viņu iesildīju šito mikrofonu. Ideāli. Šis izklausās labāk. Kā mēs to darīsim? Bez tā, ka mums ir sagatavoti jautājumi mūsu šīdienas paneļa diskusijas dalībniekiem. Konkrēts jautājums, faktiski katram cilvēkam ir konkrēts jautājums, kur mēs gribētu dzirdēt jūsu ekspertu viedokli šajā jomā. Bet mēs ļoti vēlamies, lai arī tie, kas ir zālē šodien, vienkārši sēdētu vai iespējams gulētu vai būtu Twitter un rakstītu kaut ko par kondicionieri, bet mēs gribam, lai jūs būtu aktīvi un lai jūs arī aktīvi šajā diskusijā iesaistītos. Tādēļ jums ir arī šādas brīnišķīgas grāmatiņas, ja piezīme blociņi no Šveices konfederācijas, ja, kur ir dažādas krāsas. Un kā mēs to darīsim? Viens, paldies. Tātad, pirmām kārtām es mazliet ieskicēšu par to, par kādām tēmām mēs šodien runāsim, un ja es varu palūgt nākamo bildi uz ekrāna, tad mēs to arī redzēsim tūlīt. Un tātad šīs mūsu 6 sarunas tēmas, jo šīs 6 tēmas tiks skartas 2010. Gada jaunas politikas fórumā. Un par viņām arī būs mūsu šīs nākamās stundas saruna. Bet kā mēs to darīsim un kā tas notiks, ja es varu palūgt nākamo bildīti, tad es gribu, lai jūs ļoti aktīvi iesaistītos un lai jūs ļoti aktīvi iesaistītos ar savu balsi, ja balsojumu katrā... Jā, Aimā. Tas ir tas mikrofons uz mani tā reaģē vai viņam baterijas sēžās? Man liekas, varbūt tur viņi bišķi augstāk, varbūt viņi šādi. Vēl augstāk, es esmu gandrīz 2 metrus garš. Šādā veidā, jā. Kā? Labi. Lielis. Ko es vēlos, lai jūs
apgūtu tagad dažas pamatlietas, lai varētu piedalīties šajā diskusijā. Tātad jums ir grāmatiņas, visi izvāk grāmatiņas, un parādam uztaisam tādu sarkano jūru kārtīgu. Jūru, o, lieliski, visiem grāmatiņas, visi grāmatiņas vēl kārā. Ļoti labi. Šis būs tas veids, kā jūs piedalīsieties diskusijās. Tātad jums ir jāapgūst 3 krāsas, līdzīgi kā luksaforā, tikai dzeltenās vietā ir baltā. Tātad sarkanā krāsa, kā mēs varam parādīt sarkano krāsu mūsu grāmatiņā? Nu, piemēram, ar vāciņiem, šādā veidā, ja? Varam. Ļoti labi. Ko nozīmē sarkanā krāsa? Tas nozīmē, ka jūsu prāt situācija šajā jautājumā pēdējos 3 gados, atskatoties no iepriekšējā fóruma, ir pasliktinājusies, ja ir gājusi sliktajā virzienā, kļuvis ir sliktāk. Tātad, kas mums vēl ir pa krāsu? Mums ir baltā krāsa, kur mēs varam atšķirt balto krāsu, piemēram, atšķiram pirmo lapu vaļā, un šeit mums ir viena balta skaista lapa, ja? Tādā veidā mēs varam nobalsot ar balto krāsu. Tas nozīmē, ka situācija jūsuprāt nav mainījusies, viss ir tieši tikpat labi vai tikpat slikti, kā bija. Un visbeidzot, ja jūs redzat, ka ir tiešām kaut kādu uzlabojumu notikuši, tad mēs šķiram vaļā pēdējo lapu mūsu grāmatiņās, un tur ir jums skaisti ielīmēti brīvprātīgie dušīgi pastrādājuši un ielīmējuši zaļās lapiņas. Un šeit jūs varat balsot ar zaļo krāsu, tad, ja jūs uzskatāt, ka lietas ir gājušas augšupējošā virzienā. Un par katru no šīm tēmām, tad pirmām kārtām mēs vaicāsim zāles viedokli, un tad mums ir arī šodien 2 brīnišķīgi brīvprātīgie ar mikrofoniem, kuri arī pieies pie jums klāt, pie kāda no jums un pavaicās, kāpēc jūs tā domājat. Ja viņi pēkšņi pienāk pie jums, tad nebaidieties un droši izsakiet savu viedokli, lai mums tiešām veidot diskusija, nevis vienkārši runā eksperti no paneļa, bet lai arī jūsu balsis tiek sadzirdētas. Vai ir kādi jautājumi par šo? Es domāju, ka ļoti vienkārši, vai ne? Un tad mēs tā vienkārši skatoties pār zālē arī novērtēsim šo situācijas noskaņojumu. Lūk, un tas, ar ko tad es gribētu arī ķerties vērsim pie ragiem, un mēs sāksim, tad pats pirmais punkts iepriekšējā fórumā bija, es varu lūgt nākamo bildīti, darba ar jaunatnes sistēma un strateģiskā plānošana pašvaldībās. Tad kas tad notiek šajā jomā? Un pagājušā fórumā pirms 3 gadiem tapa viens no rezultātiem, ka mēs izstrādājām 10 soļu modeli, kurš ir arī pieejams un kuru iespējams, ka pašvaldības savā darbā arī ir izmantojušas. Un es gribu, lai jūs tagad dotu savu vērtējumu tam, vai jūsuprāt darbs ar jaunatni pašvaldībā šī sistēma un strateģiskā plānošana ir uzlabojusies, ir pasliktinājusies vai nav mainījusies. Lūdzu, visi balsojam. Es nebalsošu, lai neietekmētu viedokli. Lūdzu, aktīvi. Tātad tas vismaz, ko es pārsvarā redzu, es redzu zaļas un baltas lapiņas. Mīļie draugi, vai mēs varam palūgt vienu zaļu un vienu baltu lapiņas viedokli? Vēlreiz paceliet savus lapiņas, kā jūs domājat, un mūsu brīvprātīgie pieejas jums klāt. Labdien! Gribētu pārētāt, kāpēc jūs tā domājat, jūs viedāt? Ināra, Ļaviņa novads, jaunatnes lietu speciāliste. Es pacēlu zaļo lapiņu, jo jūtu, kā novadā notiek lietas. Mēs izgājām šos 10 soļu modeli izņēmām, izstrādājām, to esam atkārtojuši. Mūsu novadā ir izveidota arī darba ar jaunatne institucionālā sistēma. Es jūtu, ka ir zaļais. Varbūt kāds nejūt no Ļaviņu novadiedzīvotājiem vai jauniešiem, tad esmu slikti strādājusi. Bet manā skatījumā zaļš. Paldies, Ināra, par viedokli. Palūkšu Emīlu iznākt ārā un pastāstīt, kādēļ viņš pacēla balto lapiņu. Tur droši arī Emīlam iedod mikrofonu. Jā, vai arī iedod mikrofonu. Un Emīls mums pastāstīs. Es pacēlu balto lapiņu, tāpēc, kad es esmu no Ventspils, un mēs Ventspilī neesam izgājuši šo 10 soļu sistēmu, un kaut kur viņa nav guvusi atbalstu pašvaldībā, un tāpēc mēs personiski neizjūtam, ka viņi ir devusi pozitīvu iespēju uz ventspiltiešu. Kur ir tā problēma, kāpēc pašvaldības atbildīgie cilvēki nevēlās varbūt šādās
šādas sistēmas iet un kaut ko jaunu meklēt, to gluži nevar pateikt. Paldies! Jautājumi. Fantastiski! 10 soļus var atrast www.jaunatneslietas.lv, www.izm.gov.lv un arī dažādās citās, es domāju, vienkārši kādā no meklētājiem, piemēram, Google ierakstīt 10 soļu modelu darbu ar jaunatni stratēģijas izstrādēji, arī varētu to izdarīt. Tā kā, bet katrā ziņā ministrijas mājaslapā, piemēram, tā, kas ir pirmais un ticamākais, es domāju, informācijas avots. Ko liels paldies jums par viedokli. Tagad mēs pāriesim pie mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem. Un tas, ko es gribu vaicāt tātad divus jautājumus šajā sadaļā diviem cilvēkiem. Un pirmām kārtām es gribu uzrunāt Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāru Sandu Liepiņu un arī pateikt savu personīgo atzinību par to, kad arī šis augstais ministrijas līmenis šodien ir apmeklējis pasākumu, kas noteikti ir ļoti liela tāda atzinība. Un tas, ko es gribu jautāt Sandai Liepiņai, ir, es to pateikšu jautājumu, bet varbūt pateikšu pirms tam, kādā veidā es gribētu, lai visi panelisti arī runā. Tā kā mums ir vienkārši ierobežots laiks, lai mēs nekavētu pārējo programmu, tad jaunieši zina ļoti bieži arī organizācijas izmanto saucamo stopwatch. Mums būs stopwatch, 5 minūtītes, kurš griezīsies, un tad viņš apstāsies. Un mēs visi būsim ļoti pateicīgi, ja jūs varētu iekļauties šajās 5 minūtēs. Lūk, un tad tas, ko es vaicāšu Sandai Liepiņai, ir jautājums, tad kāda jūsuprāt ir jauniešu un jaunatnes politikas vieta valstī kopumā, un kā jūs redzat arī situācija pašvaldībās, jo mēs zinām, ka ļoti daudzas pašvaldības joprojām nav, diemžēl, uzsākuši darba ar jaunatnes stratēģiju izstrādi, lai gan tas ir noteikts likumā, ka tas ir obligāti. Lūdzu, mēs tad gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Paldies, sākšu ar to, ka 5 minūtes tas ir ļoti daudz. Ceru iekļauties. Par to, kāda ir jaunatnes politikas vieta valstī kopumā, tāds milzīgs jautājums, uz ko var atbildēt vienkārši jā, ir vieta, vai sāk detalizēt izklāstīt. Un mazliet detalizētāk ir skaidrs, ka šī politika gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā būtībā ir tāda atrodas miedarbības zonā ar visu citu, ko valsts dara. Tas ir tāds, kā varētu pateikt, pensionāra politika vai bērnu politika, kas būtībā skar jebkura šādā veidā nosaukts iedzīvotāju grupas politikas skar visas citas jomas. Tas ir tas, kur no ministrijas puses mēs vēl joprojām un vienmēr varam uzlabot to, kādā veidā mēs integrējam šos jauniešu aspektu visās citās nozaru politikās, un to mēs arī daram un darīsim. Tāds labs tests būs tieši jauniešu garantijas ieviešana, kur būtībā tas nozīmē, mums ir jāstrādā gan profesionālās izglītības segmentā, gan jauniešu centru atbalsta segmentā, gan sadarbojoties ar Labklājības ministriju, nodarbinātības valsts aģentūru tā tālāk. Tas mūsu uzstādījums viennozīmīgi ir. Es arī savā uzrunā minēju, ka mēs būtu ļoti priecīgi par vēl aktīvāku jauniešu iniciatīvu tieši lēmumu pieņemšanas procesā darīt zināmu, mobilizēties un darīt zināmu savu kā iedzīvotāju grupas viedokli, kas mums palīdzētu aizstāvēt šīs intereses. Par pašvaldībām. Šeit, protams, mēs varam iedot ietvaru un varam veicināt un aicināt pašvaldības darīt, ko mēs arī darām. Ir pietiekami daudz pašvaldības, kurš šobrīd šo politiku ir iestrādājuši arī savos plānošanas dokumentos. Tomēr ir tāpat pietiekami daudz pašvaldības, kuras vēl šo pat nav uzsākušas. Šeit būtībā tas, ko man gribās īsumā pateikt, ir, ka arī pašiem jauniešiem ir šis jāprasa, jābūt aktīvākiem un iespējams arī kaimiņu novadu jauniešu centriem, kur tāda eksistē, ir jāvērtē ne tikai savu novadu darbību, bet arī apkārtne un jāveicina šī diskusija, jo būsim godīgi, ka citi iedzīvotāju segmenti droši vien ir aktīvāki un ikdienā daudz vairāk jūtami valsts un pašvaldību iestādēs. Un tādēļ šeit ir darbs kopīgi mums, bet mēs neesam vienīgi atbildi. Ir liels darbs arī no jūsu puses uzturēt šo diskusiju un prasīt, lai šīs
intereses tiek iestrādātas dažādos plānošanas dokumentos, kas paredz būtībā šis gads, nākamais pusgads ir kritisks, visi plāno nākamo 7 gadu gan publisko resursu ieguldījumus sasaistē ar struktūra fondu ieguldījumiem. Tātad šo izdevību nepalaist garām šobrīd šajos plānošanas dokumentos. Paldies. Ja es drīkst vēl noprecizēt vienu jautājumu, ko jūs plānojat darīt ar tām pašvaldībām, kuras neko īstenībā nedara, un tādas ir vairāk 10 Latvijā? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis jautājums nav vispār viņu darba kārtībā, jaunieši nav svarīgi šajās pašvaldībās, kā jūsuprāt mēs to varam tulkot un kā ministrija gatavojas palīdzēt? Jā, es domāju, ka tas tā diagnoze ir diezgan precīzi no jūsu puses. Tas nozīmē to, ka savā veidā strukturēts darbs ar jauniešu jautājumiem nav šo pašvaldību dienas kārtībā. Mūsu uzdevums ir atgādināt, mērīt, veicināt, lai par šo notiek saruna gan pašiem, gan sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību, kur arī savu lomu ir spēlējumi, lai šos jautājumus uzrunāt. Es domāju, tās pašvaldības, kuras apzinās, ka jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana ir viņu paši interesēs, to ir ņēmušas vērā un darījušas, jo galā piesaistot jauniešus arī tālākas iespējas piesaistīt uzņēmumus šo attīstību veicināt. Tās pašvaldības, kuras to nav darījušas, tad mūsu darbs veicināt, uzrunāt, bet es arī lūgtu tā jūsu sadaļa, kas ir jauniešu centri, arī pašiem iesaistīties, palīdzēt rakstīt šos projektus tiem jauniešiem, kas vēlētos mobilizēties šajos novados, jo tikai uzturot to diskusiju mēs panāksim šo pilnu aktivitāti. Paldies Lievijas kundzei par komentāru, un Diana Simonsona arī gribētu. Es papildināšu sekretāru pavisam praktisku ieceru tieši nākamajā gadā mēs plānojam apzināt šīs pašvaldības un izbraukt, tas atzīmē pozitīvi, apmaiņas braucienus paredzēt pašvaldībās, pieaicinot tās pašvaldības, kur jau notiek un attīstās tāds ar jauni, tāda aktīva pieredzes apmaiņa, nevis norādīt ar pirkstu, jūs esat slikti, bet parādīt, kā varam, teiksim, ko pašvaldība zaudē, neinvestējot jauniešos un neattīstot šo institucionālo sistēmu. Vairāk veikt šo motivējošo darbu, drīzāk nevis represīvo. Tā kā mīļie jaunieši, jaunas speciālisti, jūs pašvaldībā vēl nav izstrādāt darba jaunatnes stratēģiju, tad jūs varat gaidīt ciemos izglītības zinātnes ministrijas pārstāvis ar motivējošu vizīti. Liels paldies! Es domāju, ka arī mēs redzējām vairāk un mazāk mūsu zāles viedoklis, tomēr šajā jautājumā pārsvarā bija pozitīvs, tā kā mēs varam tomēr domāt, ka labas lietas šajā virzienā notiek. Bet vēl arī komentāru es vēlētos vaicāt Latvijas pašvaldības savienības padomniecei Inārai Dundurei šajā sakarā. Kā no Latvijas pašvaldības savienības perspektīvas jūs redzat šo situāciju, vai tā ir vēl viena, kārtējā, teiksim, likuma norma, ko valsts ir uzlikusi par pašvaldībām par pienākumu, bet viņa īsti dzīvē nestrādā, vai kā teiksim, pašvaldības savienība tūko šobrīd notiekošo ar jaunu stratēģiju? Jebkuru lietu, pa ko mēs analizējam vai runājam, ir ļoti svarīgi paskatīties nedaudz tādā laika nobīdes segmentā. Un tas nozīmē, ja laika nobīdes tādā termiņā. Ja mēs paskatāmies situāciju no 10. līdz 13. gadam, tad es gribētu teikt, ka pašvaldības ir ļoti labi pastrādājušas, jo cipari parāda paši pa sevi, kad sākotnēji vēl gadu atpakaļ mums bija 57 vai pusotru gadu atpakaļ jauniešu centri, šobrīd mēs runājam par 81, un es gribētu teikt, ka mums Latvijā nav nevienas pašvaldības, kurā nebūtu jaunatnes vietas speciālists vai centrs vai darba koordinators vai politiskā figūra, kur atbildīga darbam ar jauniešiem. Un atkal atgriežoties pie stratēģijas, tad stratēģijas ir izstrādātas vairāk lielākajās pilsētās, lielajās pašvaldībās. Daudzās pašvaldībās tas ir pašvaldību attīstības programmu sastāvdaļa, plānošanas dokumentu sastāvdaļa. Un, lai palīdzētu un koordinētu šo darbu, pašvaldības ir izveidojušas un pašvaldības savienībā darbojas jauniešu darbības atbalsta tīkls, ir izveidota koordinācijas padome, kura pamazām uzsāk darbu, kā atbalsts ir izveidota jauna komiteja, kuru es vadu, tas ir jaunatnes lietu apakškomiteja,
Un tas nozīmē, ka šis jautājums tiek skatīts pašvaldību savienībā un pašvaldību līmenī jau no politiķu atbalsta, jo tiek skatīts gan pašvaldības savienības valdes sēdēs un arī izglītības komitejā, kas ir tiešais darbs. Līdz ar to, varbūt ne visur it kā ir tā, ka mēs vēlētos, bet mums ir visās pašvaldībās un lietas notiek un virzās, un praktiski es gribu pateikt jums vēlreiz visiem paldies, ka ir sasniegts šāds rezultāts, un tas faktiski pēdējās pašvaldības jau šogad ir izveidojušas vai jaunatnes lietas speciālistu vai koordinātoru. Tas nozīmē, ka nākamais solis stratēģiju jau izņemt no plānošanas dokumentu, stratēģiju padarīt kā galveno dokumentu darbam ar jaunatni pašvaldībās, jau ir tāda tehniska, un es gribu izteikt arī pateicību Izglītības zinātnes ministrijai, jo mēs kopā ļoti aktīvi šogad strādājot, esam panākuši šo rezultātu. Un es domāju, vai jūs esiet gatavi turpmāk un izdarīt tās lietas, ko mēs vēl tā kā neesam, es ceru, ka esat. Paldies! Paldies, Dumbrus kundzei! Vai jūs esat gatavi turpmāk izdarīt lietas? Lūdzu, balsojam! Zaļā, sarkanā, baltā. Paldies par atbalstu! Kopā ir spēks! Atbild uz jūsu jautājumu. Liels paldies! Un mēs dodamies tālāk pie nākamā jautājuma, dodamies atpakaļ pie mūsu prezentācijas. Un tālāk nākamais jautājums, kas bija dienas kārtībā iepriekšējā fórumā, bija saistīts ar jauniešu informētību un jaunatnes informācijas sistēmām. Un tas, par ko mēs runājām šajā te konkrētajā sadaļā, tātad vēl viens priekš. Mēs nonācām pagājušajā formā pie galvenās atziņas, kā ir nepieciešama informācijas pasniegšana jauniešiem draudzīgā un saprotamā veidā, un arī mums ir jāveido sadarbība starp dažādiem šiem informācijas sniedzējiem, kas strādā ar jauniešiem. Un tur apakšā bija arī diezgan daudz dažādas konkrētas lietas, par ko tika lēmts iepriekšējā formā, bet tad atkal es jautāju šobrīd jūsu viedokli, jūsuprāt, situācija jauniešu informētības jomā ir uzlabojusies, pasliktinājusies vai nav mainījusies. Tātad rādam attiecīgās krāsas lapiņas. Balsojam, aktīvāk. Šeit ir vizuāli, es teiktu, vismaz no tiem, kas ir nobalsojuši, ir 50-50 aptuveni. Tie, kas uzskata, ka situācija ir uzlabojusies, un tie, kas uzskata, ka situācija nav īsti mainījusies. Vai mēs varētu palūgt divus viedokļus no zāles? Situācija ir uzlabojusies, un situācija nav mainījusies. Jā. Labdien, es esmu Līga. Uzskatu, ka pilnīgi noteikti Olēnas novadā ir uzlabojusies, ja kopš mums ir jauniešu speciālists, ir jauniešiem pašiem savā mājaslapā, tiek sūtīta informācija uz izglītības iestādēm, uz dažādām jauniešu organizācijām, līdz ar to uzskatu, ka tas viss notiek. Paldies! Paldies! Un vai mēs varētu palūgt arī vienu viedokli no klātesošajiem, no cilvēkiem, kas uzskatīja, ka situācija nav īsti mainījusies un kāda būtiska uzlabojums nav šajā jomā? Labdien, mani sauc Jana, esmu no Kandavas novada. Un es esmu jauniešu centra nagla vadītāja, un šobrīd jau lielā jauniešu centra. Kāpēc uzskatu, ka nav mainījusies? Tāpēc, ka nevienmēr mēs tiekam līdz informācijas ātrumam. Ir divas galējības, ir jaunieši, kur zina vairāk par mums un vairāk informāciju iesniedz citiem. Turpretī ir jaunieši, kur pat nezina pašas elementārās lietas, tāpēc mēs nevaram teikt par to, ka paņemt vienu aktīvu jaunieti un pateikt, mums viss ir ļoti labi. Tā pašā laikā mums ir kaut vai romu tautības jaunieši, kur pat nezina
par kaut kādas paši elementārākas lietas. Paldies! Lielas paldies par viedokli. Tagad mēs jautāsim mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem, un šo jautājumu es gribētu adresēt Izglītības zinātnes ministrijas sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniecei jaunatnes jomā Diānai Sīmansonai. Lūdzu, Diāna, vai mēs varētu saņemt jūsu komentāru tieši saistībā ar jauniešu informācijas sistēmu sadarbības ar informācijas sniedzējiem, kā tas šobrīd notiek Latvijā? Paldies, Vili. Es vispirms gribētu jautāt, kas ir efektīva komunikācija. Efektīva komunikācija tā ir informācijas nodošana konkrētai mērķa auditorijai. Un ideāla komunikācija tā, ka šī mērķa auditorija uzsver informāciju un māja pārstāv savu rīcību. Protams, par komunikāciju var runāt ilgi un gari, bet ja mēs runājam par valstisko līmeni un atskatāmies uz 10. gada rekomendācijām, kur viens no ierosinājumiem bija, ka pašvaldībā vajadzēja noteikti viena kontaktpersona vai darba ar jaunatni, persona, kas uzturē šo informāciju un nodot jauniešiem, tad mēs redzam, ka faktiski visās pašvaldībās ir nominēta vismaz kontaktpersona, pie kuras var griezties un uzzināt par informāciju, kas notiek pašvaldībā. Otrs moments, protams, pieejamība digitālajā vidē, informācijas izplatīšana un tā tālāk. Ja mēs skatāmies pašvaldības griezumā, tad tā arī situācija 50/50, kaut vai analizēja pašvaldību mājaslapas, 50% no pašvaldībām ir atsevišķa sadaļa jauniešiem, kuri saprotam atraktīvā veidā pasniegta informācija, kas jauniešiem varētu būt noderīga. Tā pašā laikā ir 50% pašvaldības, kur šo informāciju grūti atrast. Tajā pašā laikā jauniešu centriem ļoti daudziem ir savas mājaslapas, kur atkal uzrunās savu auditoriju. Ja mēs runājam tātad par šiem visiem sociāliem tīkliem un kanāliem, komunikācijas kanāliem, tad kopumā šī situācija ir sakārtota. Tad eksistē ļoti daudz šo te veidu, kā uzrunāt un kur saņemt informāciju. Kā vai par piemēru minot ministrijas arī komunikācija ar sabiedrību, gan mūsu Facebook profilās lietas, gan Twitter konts, tad nepārtraukti notiek šī informācijas apmaiņa. Cits stāsts ir tāda par šo te uzsveršanu un šo te aktīvu dalību vai paradumu maiņu. Kā rāda mūsu pētījumi, tad jo augstāks jauniešiem izglītības līmenis, jo arī augstāk šī te informētība un arī spēja šo informāciju uztvert un kaut ko to darīt. Tātad te arī jāskatās tādā šķērsgriezumā sociālais konteksts, konkrētā arī geogrāfiskā vide, bet, teiksim, pieejams internets, nav pieejams internets mājās, un tad tas arī tāds kopainā ir jādara. Jā, paldies, un Dainis Kroļs no Starptautisko programmu aģentūras. Es varbūt gribētu pieminēt tādu lietu, kad runājot par informācijas nodrošināšanu, nodošanu kad informācijas pieejamība jābūt visiem jauniešiem, un to es domāju, mums jaunieši ir dažādi, ir tā saucamā jaunieši ar ierobežotām iespējām, kuriem varbūt godībā nav šī iespēja mājās apskatīt vienu, otru vai trešo mājas lapu. Tātad ir jābūt vietai, kur jaunieci aiziet un kur šo te informāciju saņem. Tādā ziņā es domāju, ka pats labākā vieta, kas varētu būt, kurā jauniecis varētu aiziet un visu informāciju saņem, būtu jauniešu centri. Šiem jauniešu centriem ir jābūt draudzīgiem, tiem jābūt tādiem, ka jaunietis pats grib aiziet. Tur jābūt cilvēkam, kuram ir pieejama visa informācija, gan tas, kas notiek jaunatnes jomā, gan par izglītību, gan par darbdātām ir tātad. Ne tā kā tagad, teiksim, kur ir viena veida informācija, mēs saņemam bibliotekās, kurās visticamāk jaunieši neīpaši iegriežās, tad tā informācija atkal kaut kur citur. Tātad viņai ir jāsaplūst vietā, vieta, kura uzrunā jaunieši, kur viņi ierodās. Un tas varētu būt jauniešu centrs? Es domāju, ka jauniešu centrs, jo tikko pašvaldību pārstāv minēja, ka centru skaits ir tiešām ļoti liels. Tātad centri ir izveidoti, mēs strādājam aģentūru sadarbībā ar ministriju, mēs strādājam pie tā, lai izglītot cilvēkus, kuri šajās centros strādā, lai viņi prastu runāt ar jauniešiem, jo īpaši, lai viņi būtu gatavi pieaicināt
uzaicināt iegriezties centros jaunieši ar īpašām vajadzībām. Par aktīviem jauniešiem mums nav bijis problēmas, viņi visu informāciju iegūst visdažādākos veidos, tieši šī te grupa, kur ir pietiekoši plaša, ja, un viņi kaut kur ir, viņi kaut kur sēž, tad šīs te iespējas nav. Paldies! Es gribētu šīs tēmas sakarā varbūt šobrīd piedāvāt vienu jautājumu zālē. Te bija ļoti daudz jauniešu organizāciju pārstāvju, nu nevis ļoti daudz, bet pietiekoši daudz, vēlreiz jūs varat pamāt un dot par sevi zināt, kur pārstāv jauniešu organizācijas. Tā aktīvāk, nu redziet, jautājums tieši saistīts ar to, cik aktīvi jūs mājat. Pēc izglītības ministrijas monitoringa datiem 70% Latvijas jauniešu nezina nevienu jauniešu organizāciju. Vai kāds no jauniešu organizāciju pārstāvjiem gribētu nokomentēt šo situāciju? Kādēļ jūs prātā ir? Tie, kas visaktīvāk māja, varbūt tie var nokomentēt. Lūdzu, kāds brīvprātīgi? Lūdzu. Mani sauc Raimonds, esmu no Latgales nāku, un komentārs uz šo jautājumu, es domāju, ir attiecināms tieši uz pašām jauniešu organizācijām, jo savulaik strādājot Aglonas novadā par jaunatnes lietu speciālistu, viens no maniem darba jautājumiem bija, kā aktivizēt jauniešu iesaistīšanos jauniešu organizācijās. Un šai sakarā es arī tad vērsos pie pašiem jauniešu organizāciju vadītājiem ar piedāvājumu un lūgumu, kā viņu prāt, kā organizāciju līderiem būtu iespējams aktivizēt novada jauniešus. Un tas, kas mani pārsteidza, bija tieši paša šo organizāciju vadītāju pasīvā attieksme, kuri pauda viedokli, ka, mēs esam šo organizāciju vai biedrību izveidojuši tur tikai kaut kāda viena projektiņa, lai dabūtu kaut kur naudu, un mums nav vispār nekādas intereses, nepieciešamības šobrīd sevi reklamēt, lai piesaistītu jaunus biedrus. Un ja mēs viņus piesaistīsim, tad ko mēs ar viņiem darīsim? Un šādā gadījumā, teiksim, tas jautājums, kas man ir palicis atvērts līdz šai dienai, kāpēc ir jāveido jauniešu organizācija, ja viņa ir tikai priekš 3 jauniešiem? Paldies, un otrs jautājums, ko darīt ar biedriem? Ja viņš piesakās gadījumā. Bet es domāju, šī ir ļoti laba viela pārdomām, un es aicinu arī, kad jūs darba grupās par to domājat un runājat, un arī pašas jauniešu organizācijas domā par to, kā būt redzamākām, dzirdamākām, atpazīstamākām, un tiešām, ko darīt ar biedriem, tad, kad viņi vēlas kļūt par biedriem. Paldies! Mēs dodamies pie nākamās tēmas, un nākamā tēma ir jauniešu sociālā drošība un veselība, kas noteikti ir arī ļoti svarīga tēma, lai faktiski mēs varētu aktīvi līdzdarboties, veikt brīvprātīgo darbu, iesaistīties jaunas politikas veidošanā, jauniešu sociālā drošība, veselība, tā ir tāda pamatlieta, kurai ir jābūt. Es gribu, lai jūs atkal izvilktu mūsu brīnišķīgu lociņus un nobalsotu par jauniešu sociālo drošību un veselību. 2010. gadā fórums vienojās, ka sociālajai drošībai un veselībai ir jābūt kā jauniešu dzīves kvalitātes pamata, ar ideju, ka no tā viss sākas. Jūsuprāt, situācija Latvijā ir pasliktinājusies, ir uzlabojusies vai nav mainījusies? Balsojam! Aktīvāk! Droši! Tas, ko šobrīd vismaz es saskatu no balsojuma, ir lielākoties mūsu dalībnieku uzskata, ka situācija vai nu nav mainījusies, vai nu ir patiesībā pasliktinājusies. Un tie, kas uzskata, ka situācija ir uzlabojusies, ir šajā gadījumā mazākumā. Vai mēs varētu palūgt atkal 2 viedokļus, varbūt sāksim ar šo pesimistisko scenāriju, vai mēs varam palūgt kādu, kurš uzskatīja, ka situācija ir pasliktinājusies, nokomentēt? Tātad es jau esmu noskatījis vienu cilvēku, kurš pat ir tik ļoti pesimistisks, ka ir izvilcis savu planštīti, lai parādītu sarkano krāsu, tātad lūdzu.
Renārs Jaunatnes Maidam. Tieši par veselību ir tā, ka jauniešu veselības stāvoklis ļoti pasliktinājies, jo brīvā laika aktivitātes kļūst vienveidīgs, un tās ir dators, internets un kaut kāds sports, tas paliek otrajā plānā, vai viņš nav pieejams vai neinteresē. Paldies! Un mums arī pozitīvie viedokļi, vai ne? Kurš uzskatīja, ka situācija ir uzlabojusies, vai mēs varētu atrast kādu kā? Lūk, šeit te ir brīvprātīgais priekšā. Jā, labdien, Āna no PFR Rīga. Tas, ko es gribu teikt par sociālo drošību, ir pirmkārt, es gribu pieminēt, manuprāt, ko es redzu savā pašvaldībā, kas ir Rīga, tik ārkārtīgi daudzie projekti par, piemēram, skolās. Jā, skolā nodrošina kaut kas tāds, kas tiešām ļoti visu laiku parādīs to, ka tas ir slikti un par to tiek cīnīts. Jā, ir cīņa par to, runāt par veselību. Manā skolā ārkārtīgi daudz projektu ar burkāniem, āboliem un tā tālāk. Tāpat arī runā, es teiktu, atbildot uz negatīvo viedokli par datoriem. Es no savas skatu punktu skatoties, tā ir tikai neliela pagātne vadiem, piemēram, apkārt esošiem draugiem tieši tagad ir tas, ka tik ārkārtīgi daudz un saka, ko vēl nevajag darīt. Un tieši tās sportiskās aktivitātes ir tas, ko es redzu, ka tieši tagad tas atkal attīstās. Tikai jā, tas ir no tāda Rīgas, kas mums ir uzmanības. Liels paldies, bet Ārvildu kopsavilku tad notiek ļoti daudz dažādu projektu un aktivitātes, kas aicina būt veselīgākiem un sociāli drošākiem. Jā, Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretārs Sanda Liepiņa gribētu komentēt šo. Pilnīgi droši, lūdzu. Man pie šī sasaistē, kad ar iepriekšēju jautājumu, kad ar šo iepriekšējais jautājums bija par aktivitātes līmeni. Mēs saprotam, ka kopumā ieinteresētība, motivācija, iesaistīties dažāda veida aktivitātēs, tā skaitā jauniešu organizācijās, lai runātu, rastu risinājumus un paši piedāvāt risinājumus ir nepietiekama. Un tas tāds kopīgs darbs, kas būtībā saistās arī ar motivāciju mācīties, motivāciju tālāk meklēt dažādas iespējas savus talantus, pilnveidot, piemērot, veidot uzņēmumus. Tas tā tēma ir daudz plašāka. Pie šī jautājuma, kad gribās pieskarties ir atkal pie tā paša jūsu pašu kā līderu, kā jauniešu līdera loma, pozitīvas uzvedības, pozitīvu piemēru veidošanā. Un es ļaušos jūs paprovocēt, nākot iekšā šeit, neliela grupiņa meiteņu ārā smēķēja un puiši arī. Un man tā kā lūgums jums ir būt patiešām godīgiem tajās sarunās nākamās dienās, jo 2010. gadā viens no pasākumiem ir lūgt Izglītības zinātnes ministrijai, veselības ministrijai nodrošināt pasākums tabakas un alkohola lietošanas ierobežošanai jauniešiem. Tad vai tā tiešām ir problēma, ko jūs vēlaties risināt? Vai varbūt ir tāds specifiskāks un citas lietas, piemēram, par sportisko aktivitāšu pieejamību. Tad, ja mēs tās problēmas uzrunājam, tad arī no jūsu puses ir tāda vēlme un patiesa vēlme viņas risināt, iedzīvināt dzīvē arī caur savu personīgo piemēru. Un tas būtu tas, kur es tā mazliet viņu paprovocēju, tad arī lūgtu padomāt, vai tāds uzvedības ētikas kodeks, ko šeit atrodošas jaunieši arī būtu gatavi pieņemt savā ikdienas darbā, ne tikai runājot par vispārējiem uzstādījumiem. Paldies! Paldies par komentāru. Aplausi, ja? Lieliski atbalstam runātājus. Paldies! Un mēs arī gribētu lūgt Latvijas Sarkanā krusta jaunatnes vadītāju Āriju Strāzdu šo nokomentēt, jo Jaunas Sarkanais krusts ļoti daudz strādā ar tieši veselības jautājumiem, sociālās iekļaušanas, sociālās drošības jautājumiem. Māja, kāds ir tavs viedoklis par šo tēmu? Labdien! Tas viedoklis nav viennozīmīgs. Ir kaut kādas lietas, kas ir uzlabojušās, ir kaut kādas lietas, kas ir uzradušās tā kā jaunas problēmas, bet runājot tā vispārīgi, es gribētu stāstīt par faktiem. Latvijā ir 30,000 jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst nekā darot. Tie 30,000, par ko mēs runājam, ko vajadzētu iekļaut. Kuriem vajadzētu palīdzēt atrast darbu, kurus vajadzētu iesaistīt arodu izglītībās, kurus vajadzētu aizvest uz NVA, kurus vajadzētu iesaistīt.
Un iespējams jauniešu garantijas ir šī iespēja, kā mēs viņus iesaistīsim. Jaunieši 67% no tiem, kuri ir bez darba, ir ar ļoti zemu izglītības līmeni. Un šis iespējams ir vēl viens skaits, uz ko mums vajadzētu raudzīties. Nevis teikt, ka jaunieši ir bezdarbnieki, tāpēc, ka nav darba vietas, tāpēc, ka nav iespēja iegūt darba pieredzi, bet tāpēc, ka ir zemes šis izglītības līmenis. Un šeit ir varbūt vēl viena lieta, pie kā mums darētu domāt, ja mēs runājam par jauniešu garantijām. Otrā, manuprāt, ļoti būtiska lieta tieši pie sociālās drošības ir tas, ka jaunieši neuzticās. Pēc aptaujas datiem, ko ir veicis IZM, var redzēt, ka tikai 56% uzticās armijai, un tas ir maksimālais, kam jaunieši uzticās. Otrajā vietā ir policija, dīvainā kārtā, patiesībā jau man likās, ka jaunieši neuzticās policijai, un arī jauniešu organizācijām. Vismazāk viņi uzticās Saeimai, tātad mēs neesam pārliecināti par to, kas notiks rītdien. Aplausi ir. Es saprotu, ka Saeimai. Saeimai. Armijai. Aplaus armijai. Runājot par veselību, šeit mēs, protams, varam diskutēt par to pašu alkoholismu un tabakas lietošanu, bet tās ir tādas lietas, kas paliek nemainīgas un uz mūsu pašu sirdsapziņu daram vai nedaram. Sarkanā Krusta jaunatne un arī citas organizācijas var iet uz skolu un runāt ar jums, var taisīt pasākumus, kampaņas, bet tas, vai jūs nopirksiet cigarešu paku, tas ir atkarīgs tikai no jums pašiem. Bet tās jaunās lietas, kuras vajadzētu pievērst uzmanību ikvienam, tie ir enerģijas dzērieni un tos postus, ko viņi izdara jauniešiem. Neviens to nav apzinājies, viņi nekādā veidā netiek ierobežot kontrolēti. Ir visādas diskusijas arī jau Saeimas līmenī, bet tur ir nepieciešams steidzami mainīt likumdošanu atšķirībā uz viņiem un tās pašas legālās narkotikas. Un iespējams tie ir divi no aspektiem, kāpēc Latvija ir 6. vietā Eiropā pēc pašnāvību skaita jauniešiem. Pagājušā gadā pēc statistikas datiem jau 10, 11 un 12 gadu veci bērni, tā skaitā kopā 20, viņiem tika izsaukt neatliekamā medicīniskā palīdzība, tāpēc, ka viņi bija mēģinājuši taisīt pašnāvību. Tas jau ir no 10 gadiem, un 77 kopā bija mēģinājumi izdarīt pašnāvību, un šis skaits aug. Un tāpēc mums ir jāstrādā ar saviem skolēniem, brāļiem, māsām, bērniem. Un Latvijā vēl joprojām nav atjaunota veselības mācības skolā, par ko visi runā, bet neviens līdz galam nerīkojās. Kas bija arī iekļauts iepriekšējā fóruma rezolūcijā patiesībā. Es gribu teikt lielu paldies Aijai. Es domāju, tas, ko Aija tikko teica, ar šādiem faktiem, skaitļiem, zināmā mērā arī pamatoja to vai sasaucās ar šodienas mūsu fóruma dalībnieku sajūtām. Nu ko, te ir atkal noteikti darbas grupās, būs ko domāt. Nu, mēs dodamies savukārt tālāk pie nākamās tēmas. Un nākamā tēma ir brīvprātīgais darbs un līdzdalība, kura tika apskatīta arī pirms 3 gadiem. Un šajā sakarā tika pieņemta galvenā atziņa, kad ir jāsniedz informācija par jauniešu līdzdalību un brīvprātīgā darba iespējām, jāvairo līdzdalība, jāsniedz liederīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas un jāsakārto brīvprātīgā darba sistēma. Lūdzu jūsu skatījums uz to, kur mēs esam līdzdalībā un brīvprātīgajā darbā. Vai mēs esam gājuši uz priekšu, vai mēs esam gājuši atpakaļ, vai mēs esam stāvējuši uz vietas. Lūdzu, balsojam. Lieliski! Neredzu nevienu sarkano balsi, redzu tikai zaļās un baltās. Vai mēs varētu no brīvprātīgiem palūgt vienu zaļo viedokli un vienu balto viedokli? Vēlreiz, lūdzu, nobalsojam vēlreiz. Mūsu brīvprātīgie gribētu piefiksēt kur ir kas. Lieliski, paldies. Tad varbūt sāksim ar zaļo viedokli. Labi. Labdien, es esmu Ieva un pārstāvu Talsu novadu, un es izvēlējos zaļo. Lai gan valstiski šī sistēma joprojām ir nesakārtot, un mēs zinām, kāds ir tas brīvprātīgā darba likuma projekts, tad tomēr novadā mums šogad jau 3. gadu jauniešiem notiks
jauniešu brīvprātīgo godināšanas pasākums. Mēs krājam 60 brīvprātīgās stundas, un tā kā mums viss notiek. Paldies! Un, ja mēs varētu palūgt viedokli par to, ka situācija ir stāvējuši uz vietas. Sveiki, man sauc Aivars, es esmu no Zemgales. Un kāpēc situācija nav mainīties? Tāpēc, kad brīvprātīgā darba likums īstenībā stāv uz vietas. Tas pats, kad no 2 gadiem viņš arī nav pieņemts. Kaut kas kustās priekš, maz drusceņi, bet nekas daudz. Paldies! Un tur var pilnīgi piekrist, jā, ka, kā ietver, mēs faktiski joprojām esam diskusijā. Bet vaicāsim mūsu paneļa dalībniekiem, un šo jautājumu es gribētu adresēt attiecībā tieši par vairāk jauniešu līdzdalību. Vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, reģionālās politikas departamenta, reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jevgeņijai Butņickai. Jautājums Jevgeņijai šodien būs, vai, Jevgeņija, jūsuprāt, jaunieši reāli tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā pašvaldībā, un vai viņi faktiski ar šo savu iesaistīšanos arī kaut kā ietekmē pašvaldību attīstību, jūsuprāt? Paldies, Vilnis. Pirms es sniedzu savu vērtējumu, es gribētu pateikt paldies par iespēju būt kopā ar jums šodien. Paldies par to, ka man šodien ir tāda neierasta diena, neierēģina diena, varētu teikt. Un paldies par to, ka man šodien ir iespēja uzlādēties ar jauniešu pozitīvu enerģiju. To es ļoti novērtēju. Paldies. Par jauniešu līdzdalību. No mūsu skatu punkta jauniešu līdzdalība ir ļoti būtiska, jo tas veicina jauniešu piederības sajūtas vairošanos, un tas arī var būt kaut kādā veidā ļauj atlikt to jauniešu lēmumu pamest Latviju. Kaut gan es ceru, ka šajā zālē nav neviens, kuram ir tādas domas. Vienlaikus tai jauniešu līdzdalībai ir jābūt nevis tādai fragmentārai, bet tai jauniešu līdzdalībai ir jābūt ikdienišķīgai, tai jābūt sistematiskai. Un skaidrs, ka tā tradicionāls metods, lai iesaistītu jauniešus un lai dabūtu no jauniešiem sakrīgu viedokli, šobrīd nestrādā, un mums ir jāmeklē jauni risinājumi, kā mēs varam iesaistīt jauniešus. Un man ir ļoti liels prieks, un mēs arī no savas puses atbalstam tās metodas, kas šobrīd ir. Tas ir gan kafija ar politiķiem, gan saldējums ar lielajiem, gan arī nākotnes pilsētas spēle, ko Ziņas organizē, gan arī ideju akadēmijas aktivitātes, gan jauniešu līderu koalīcijas aktivitātes, gan draugiem no Vēr, ko veids. Tā kā man tiešām prieks, ka mēs esam pazīstami ar pašiem cilvēkiem, kas nes to enerģiju un arī cenšas no jauniešiem izspiest to maksimāli, ko mēs varam izspiest. Runāt par vērtējumu, ministrija jau 2. gadu organizē radošumu balvu, un tā radošuma balva tieši liecina par pašvaldības atvērtību sadarbībai. Un man patiesi prieks, ka ar katru gadu mums tie pieteikumi ir daudz vairāk un daudz kvalitatīvāki, un tas mums apliecina to, ka ne tikai jauniešiem ir nepieciešama tā sadarbība un iesaisti un līdzdalība, bet arī pašvaldībai ļoti nepieciešama jauniešu līdzdalība, jo jaunieši ir jaunas idejas, jaunas iedvesmas, tāpēc tiešām mēs redzam, ka ir progress, un man arī jauniešu vērtējums apliecināja par manu vērtējumu. Skaidrs, ka, lai tā līdzdalība būtu produktīva, jauniešiem ir jāspēj noformulēt savus viedokļus un jāspēj ne tikai kritizēt, bet arī ir jāmāk praktiski un pragmatiski domāt un sniegt tādus praktiskus priekšlikumus. Tāpat arī, ko kolēģi jau pieminēja no Sarkana Krusta, ir ļoti būtiska tā uzticība, jo cik es arī esmu piedalījusies jauniešu līdzdalības pasākumos, tad bieži visu kaut ko sasolu, tas tam paprasa, kāds ir progress, kas ir izdarīts un nekas. Jautājums, ja tas jaunietis vēlreiz atnāks pie tās pašvaldības un kaut ko sniegs kādu priekšlikumu vai kaut ko ieteiks. Protams, ir svarīgi arī tas jomas, kur mēs iesaistam jauniešus. Skaidrs, ka nevajag jauniešus iesaistīt tur, kur viņiem nevajadzētu iesaistīties, bet jaunieši var iesaistīties un dot milzīgu pienesumu gan IT jomā, gan mārketinga jomā, gan pasākumu organizēšanu. Tā kā jaunieši tiešām ir tas spēks, kas pašvaldība maksimāli ir jāizmanto.
Tāpēc es redzu, ka tās barjeras tiek mazinātas. Ja kādreiz jaunieši tur kautrīgi varbūt stāvēs stūrīti un baidies kaut ko teikt, šobrīd tie jaunieši tiešām ir ļoti aktīvi un viņi nebaidās un arī nekautrējas no tā, ka viņu domas ir atšķirīgas un ka viņi domā savādāk. Tas arī ir tas vislabākais. Tā kā mēs no savas puses tiešām redzam progresu un ja ir kaut kādi trūkumi vai ir kaut kāds nepilnības, tad mēs arī esam no savas puses gatavi iesaistīties un aktivizēt pašvaldības un stāstīt arī pašvaldībām par tām metodēm un par jauniešu iniciatīvām. Tā kā no savas puses tiešām esam gatavi atbalstīt un draudzēties, tā kā, jo līdzdalība tas ir mūsu tāds kopīgs darbs. Paldies! Paldies, vai jūs arī varbūt kopīgi varētu draudzēties ar Izglītības zinātnes ministriju un braukt pie šīm te pašvaldībām, kur vēl nekas īsti jaunas politikas plānošana nenotiek? Mēs labprāt, jo tā kā jau arī Latvijas pašvaldības savienības kolēģi teica, ka tiešām nav vērts izstrādāt vēl vienu kaut kādu papīru, ja? Galvenais, lai ir strukturēti uzlikt uz papīra priekšlikumi, rīcības, praktiskas rīcības un lai tiešām notiek aktivitātes. Tā kā mēs labprāt arī pieslēgtos pie Izglītības ministrijas kolēģiem un labprāt braukt uz pašvaldībām un arī kopīgi censtos tās pašvaldības kaut kā izkustināt no vietas. Tā kā, jā, esam gatavi. Liels paldies! Un šodien mūsu panelī arī ir Mārtiņš Steins no biedrības Nīķa Taureņi. Un mēs gribētu, Mārtiņ, dzirdēt tavu viedokli, kas varbūt vairāk atspoguļot jauniešu perspektīvu. Kā tad īsti ir, vai jaunieši ir tas resurs, kurš pašvaldībai var kaut ko palīdzēt kādās konkrētās jomās, un vai vispār ir jūtams, ka pašvaldības ņem vērā jauniešu viedokli? Labdien visiem! Dzirdot šo vērtējumu no ministrijas puses, man ir nedaudz no vienas puses māca skumjas, no otras puses priece, tā aktivitāte tieši lauku reģionos un tajās organizācijās, kuras es pazīstu, Gulbenē, vecumniekos. Bet otra lieta ir tāda, ka lielie aplausi par neuzticību saimē, kas tikko bija 30,000 nemākās nestrādā jaunieši, 70% nezina nevienu jaunatnes organizāciju, tās visas ir sekas zemeņa līdzdalībai sabiedriskajos procesos tieši jaunieši. Piemēram, vakardien es skatījos vienos naktī, kā saima pieņēma budžetu, un tur ir lēmums, ka NVO sektorā vajag 100,000 aktivitātēm, un atdevi ir 2,3 miljoni no tiem 100,000. Un saima tā vēsti noraida to projektu. Labi, vienu projektu tādu noraida, kur tādu atdevi, bet tās nevalstiskās organizācijas, kas šobrīd Latvijā ir 18,000, un es pieļauju, ka liela daļa no tām ir tieši jauniešu organizācijas. Un tad es brīžiem nesaprotu, kāpēc mūs nesaprot. Es 10. gadā, kad biju fórumā, ļāvos jauniem izaicinājumiem un Itālijā nodibināja jauniešu organizāciju, un mēs aktīvi darbojamies, un mums ir labi rezultāti, un mēs priecājamies par tām sadarbībām, ko mēs esam izveidojuši ar citām organizācijām Latvijā, un mums tās lietas iet uz priekšu. Mēs esam, diemžēl, viena no tām pašvaldībām, kurām nav jaunatnes stratēģijas. Bet mēs tikko veicām jaunatnes politikas īstenošanas indeksu, un rezultāti ir viduvēji, bet mēs kāpjam pa tām karjeras kāpnēm, vai pa tiem plānojam. Bet ko es gribēju pateikt ar to, ka jauniešiem tiešplānā tomēr nav iesaistīšanās nākotnes dokumentu plānošanā, viņiem tiešplānā ir pašizaugsme, sabiedriskās aktivitātes, kultūras, sporta, citādākas, un līdz ar to, kā lai mēs viņus iesaistam. Mēs Nītaurē, mēs Amats novadā inicējām izveidot jauniešu domi, izveidojām, mēs sākām ar iniciatīvām pašvaldībēm, mēs gājām, sēdāmies pie galda, un 4 gadi, kas pagājuši pēc novada izveidošanas, tikai šogad pašvaldība atklāti pateica, ka 4 gadi jaunieši tika ignorēti, tagad būs 4 jauniešu gadi. Un to mēs tā jūtam tajās aktivitātēs, un to, ka attīstības plānā ir jauniešu lietas, un mēs veicam pētījumu par jauniešiem, un iespējams, ka arī mēs izstrādāsim drīzumā stratēģiju, iedvesmojoties no
izglītības zinātnes ministrijas ekskursijas pie mums, lai noturētu. Bravo, aplaus ekskursijā! Mēs arī tikko pagājušajā piekdienā organizējām pirmo Amatas novada jauniešu fórumu, un mēs secinājām, ka jauniešiem nemaz neinteresē, nerunājot jau par to, ka viņi nezina priekšsēdētāju domas vai tam līdzīgi, viss saistītās lietas, viņiem neinteresē, lielai daļai jaunieši neinteresē palīdzēt citiem. Bet ja mēs tā paskatāmies uz tiem plānošanas dokumentiem, kas nosaka darbību vai rīcības kaut kādu laiku uz priekšu, tas palīdzētu arī citiem. Un es negribētu tādas lietas padarīt ļoti formālas. Un šī fóruma rezultātā mēs radīsim rezolūciju, kuras tiešām gribētu, lai viņa reāli darbojās. Un lai mēs esam vairāk kā 200-300 jaunieši, jaunas jomas darbinieki, speciālisti. Un jūs katrs noteikti pazīstat vēl kādu vienu vai divus jauniešus. Mūsu spēkos ir tas, lai mēs tās idejas, ko virzam, arī realizētu. Satiekamies un realizējam. Un es skatos 10. gada rekomendācijas un jauniešu domas dibinās, aizvien vairāk dibinās, un piemēram manā reģionā mēs nodibinājām kopā ar Vecpiebalgu, tūlīt šomēnes dibinās Priekuļos jauniešu doma. Tātad jaunieši iesaistās, un jauniešu domas tiek dibināts kā biedrības vai zem pašvaldībām. Tāpat arī notiek jauniešu fórumi, kas bija 10. gada rezolūcijā, un es domāju, vienkārši ir jāturpina kaut kā tā aktivitāte. Es piekrītu par brīvprātīgā darba likumu, bet man liekas, ka reizēm nevajag visu cīnīties par likumu pieņemšanu. Mēs darbojamies brīvprātīgi savu organizācijām, mēs esam apvienojuši vairāk kā 20 aktīvistus, un es domāju, ka vienkārši ir kaut kā jādara. Protams, par naudas lietām varētu runāt lielāku atbalstu ar katru gadu, bet varbūt tā. Bet es tiešām pateicīgs, ka jūs esat, un ka mēs varēsim radīt idejas un palielināt līdzdalību, kas tiešām pēc visiem pētījumiem ir nenormāls zemes Latvijā. Paldies, Mārtiņ! Vēl viens tās realitātes skatījums uz lietām. Jā, mums ir pavisam maz laika atlicis, bet es apsveicu, mēs esam jau pāri pusēji. Mums ir vēl palikuši 2 jomas un 2 jautājumi. Vai es jūs pavisam ātri varu palūgt vienai tādai mazai aktivitātei? Mārtiņš, šeit ļoti labs vārds. Nepadarīsim formālu šo te fórumu gan ar rezolūciju, gan ar pašu procesu. Tāpēc, vai jūs zinat, kas ir vilnas, kā izskatās vilnas jūrā? Esat redzējuši kādreiz. Es gribu, lai mēs arī uztaisītu nelielu vilnu šeit. Mēs kādu vilnas varētu sākties šeit, jā? Vilnas sāk šitā. Un lieliski, viņš tagad, viņš visur ir starta pozīcijā. Lielisks mēģinājums. Fantastiski. Un tagad tātad visi esam starta pozīcijā. Ļoti labi, un tad no šīs pusītes vispirms, ja? Un ne tikai viņš iet ar rokām uz augšu, bet jūs lēcat ar visu sevi. Iedomājieties, ir 30 metru sekundē, un vilnis ir tiešām liels. Aiziet! Un aiziet! Lieliski! Bravo! Un tagad atpakaļ. Es gribu redzēt, kā vilnis no tās puses māk. Un aiziet! Fantastiski! Un tagad vēl pēdējo reizīti no vidus uz abām pusēm. Reizēm notiek arī kā kolkā tā ir. Tātad pa vidu kaut kur, jā? Bravo, aplaus pašiem tev! Paldies, un mums ir vēl jāpārunā divas tēmas, 2 jautājumi. Kā pirmā ir jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība. Un jauniešu nodarbinātība tradicionāli ir faktiski numur 1 problēma, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā, Pālaši bijusi. Un tas, ko es pirms 3 gadiem nolēms, ka ir jāsekmē jauniešu informētība un motivācija iesaistīties darba, tirgu un uzņēmējdarbībā. Vai ir tāds viens ļoti konkrēts lakonisks teikums, bet paskatīsimies, tad, kas ir mainījies. Un es gribu atkal, lai jūs ātri izvilkt savus lapiņas un balsosim.
Jūsuprāt, jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība ir uzlabojusies, pasliktinājušies vai ir stāvējusi uz vietas? Balsojam. Jā, paldies. Lielākā daļa no klātesošiem uzskata, ka ir vai ir notikuši uzlabojumi, vai nav mainījusies situācija, vai mēs varētu, teiksim, šoreiz vienu viedokli no zāles tiem, kas uzskata, ka ir uzlabojusies. Kas jūsuprāt ir uzlabojies? Kur bija situācija uzlaboties? Varbūt kāds grib vienkārši, kurš uzskatīja, ka uzlaboties. Paceliet roku un mūsu brīvprātīgie pie jums pieejas. Lieliski, paldies! Sveiki, esmu Roberts no Jelgavas. Un šo komentēšu tā, ka es nobalsoju to, ka viņi ir uzlabojusies, jo es ļoti priecājos par to, ka ir ļoti daudz konkursi radušies pēdējo gadu laikā tieši par uzņēmēju darbību. Ir dažādi vairāk biznesa plānu konkursi, tāpat arī ir vienkārši IT ģenerēšanas, gan pulciņi, gan dažādas citas lietas. Un ko es visvairāk vēlētos uzsvērt, tas ir aktīvo darbību Junior Achievement Latvija, kas pēdējos gados ir ļoti attīstījusies, un tāpat arī ļoti daudz skolas un skolēni iesaistās šo skolēnu mācību uzņēmumu izveidē un attīstībā, un gūstot gan teorētiski, gan praktiski pieredzi tieši uzņēmējdarbībā. Paldies. Liels paldies par viedokli. Un mēs jautāsim mūsu panelī, mums ir šodien Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte un nacionālā kontaktpersona Eiropas Savienības jauniešu garantijas ieviešanai Latvijā Aļona Nikolājeva. Un Nikolājevas kundze, mēs jums gribētu jautāt jūsu viedokli par šo tēmu, kā jūsuprāt, kāda ir jauniešu loma šodienas un nākotnes darba tirgu un kā varbūt tas sasauksies ar jauniešu garantijām? Īstenībā es sēdēju un gaidīju šo mirkli un domāju, ka tagad pacelsies tikai sarkanās butnīcas. Protams, tas darba vietu jautājums ir ļoti aktuāls Latvijai, un mēs zinām, cik dziļi mēs esam iekrituši ar bezdarba līmeni pēdējos gados. Bet, protams, es esmu ļoti priecīga, ka mēs jau varam vērot, ka arī jauniešu pamanā tas izmaiņas, kas ir nākušās pēdējos gados. Ļoti īsi, ja mēs paskatīsimies uz bezdarba līmeni tieši jauniešiem, mēs pavērosim, ka jauniešu bezdarba līmenis viņš atzinās. Protams, pārsvarā tas ir pateicoties tam, ka atdzīvinās ekonomikā, kā tiek radītas jaunas darba vietas. Ir šeit arī negatīvā puse, tās demografiskas tendences, jo jauniešu skaits kopumā mums valstī samazinās un ir arī tie emigrācijas sapīgi jautājumi valstī. Jā, piemēram, 10. gadā mums nodarbinātības valsts reģistrā bija pāri 20 000 jauniešu, tagad mēs redzam, ka jau ir tikai 9 000. Bet kas ir tie izaicinājumi, ko mēs redzam, ka tiem jauniešiem arī paliek grūtāk strādāt, jo reģistros paliek ilgstoši jaunieši bez izglītības, kurus ir ļoti grūti motivēt un sasniegt. Un tāpēc, ja mēs runājam kopumā par politiku jauniešu nodarbinātības jomā un kas mums gaida, mēs esam uzņēmuši to ambiciozu mērķi sasniegt katru jaunieti, ja viņš pats nenāk uz jauniešu organizācijām vai arī uz citām iestādēm, tad mēs mēģināsim iet pie viņa un ar nākamo gadu apvienot tos jaunus pieejas un jaunas metodes, kā mums visiem kopā sadarboties un sasniegt tos jauniešus, ieskaitot gan sociālos darbiniekus, gan arī jauniešu organizācijas, gan arī izglītības iestādes, lai tā apmaiņa ar informāciju būtu operatīvā un mēs varētu sasniegt tos jauniešus. Tas kopumā par nodarbinātības politiku ļoti īsi, jo pārsvarā jautājums skar arī uzņēmējdarbību un kādus tad jaunieši sagaida darba tirgus. Ja man jāatbild uz jautājumu, kādus jauniešus sagaida darba tirgus, man jāatzīst, ka darba devēji ir palikuši izlēmīgāki un, protams, tas bezdarbnieku lielais skaits viņus ir izlutinājis un viņi gaida ļoti motivētus, ļoti izglītotus jauniešus un darbiniekus kopumā, kam piemiet ļoti plašs prasmju loks un arī tas pamatprasmes, tādas kā sabiedriskums, spēja komunicēt, tas ir
ļoti augstas arī IT prasmes. Tā kā, protams, tas ir liels izaicinājums gan izglītības sistēmai, gan arī mūsu labklājības sistēmai, un es varētu tos jauniešus tādus sagatavot darba devējiem. Ar nākamo gadu, kas šobrīd atrodas izstrādes stadijā, mēs mēģinām arī plānot uz nākotni to darba spēka pieprasījumu un arī plānot tas prasmes, kas būs pieprasītas darba tirgu. Un nākamajā gadā mēs plānojam stādīt priekšā tādu jaunu instrumentu, kas saucas prasmju barometrs, kas mums parādīs arī jau dziļāk pa profesiju grupām, pa profesijām, un kā tad mainīsies tuvākajā nākotnē tas pieprasījums pēc tām profesijām. Tas barometrs būs pieejams, nodibināts būs valsts aģentūras mājaslapā, es domāju, kad viņš tagad viņš ir testēšanas stadijā, un pieejams tikai ekspertiem, bet sakot ar nākamo gadu viņš jau būs plašai sabiedrībai arī pieejams. Kas tad kavē vai veicina jauniešu uzņēmējdarbību? Es atbildu šo jautājumu, protams, es domāju, Jānim būs ko pateikt vairāk, bet ko es varu pateikt no savas puses, es varu pastāstīt par pasākumu, ko mēs pašreiz izcinojam, un tas ir atbalsta sniegšanā, uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem bezdarbniekiem. Bet tā programma kopumā ir pieejama visiem bezdarbniekiem. Gada aptuveni ap 400 cilvēkiem šajā programmā piedalās. Šiem cilvēkiem tiek dota iespēja apmeklēt ekspertus un konsultantus, rakstīt biznesa plānus, un pēc tam tiek izsniegti arī kaut kādi nelieli biznesa granti uzņēmējdarbības uzsākšanai. Un ko mēs redzam no statistikas, mēs redzam, ka jaunieši šajā programmā, diemžēl, ir pārstāvēti mazākumā, tas ir ļoti maz skaitlis. Un uzrunājot tos jauniešus, kas ir bezdarbniekiem, un jautājot viņiem par tām problēmām un šķēršļiem, ko mēs tā kā redzam, protams, tas ir tas, ka jaunieši nav gatavi riskēt un nav gatavi bez darba pieredzes, nezinot, kā strādāt vispār kaut kādā jomā vai nozarē, riskēt un uzņemties to atbildību un veidot tos uzņēmumus. Līdz ar to, protams, tas ir jautājums, par kuru mums tā kā visiem kopā jādomā un jārod risinājumi. Paldies, Aļona. Noteikti, jā, gatavība riskēt ir viena ļoti svarīga lieta, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Un mēs pakaicāsim Jānim Loginam, kurš ir Biedrības jauniešu konsultācijas valsts priekšsēdētājs, un arī izglītības un karjeras portāla Prakse LV vadītājs. Jāni, kāds ir tavs skatījums uz jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības jautājumu? Sveiki! Tātad, kā Vilds teica, man sauc Jānis, un es varbūt tādu mazu atkāpi. Varbūt esat ievērojuši, kad es šodien daudz smaidu un varbūt stulbi smaidu, ja. Kāpēc tā? Jo es biju 2010. Gadā kopā ar kolēģiem Mili, Diānu, Dainu, viens no organizatoriem šajā fórumam, un ļoti liels prieks, ka viņš ir turpinājies. Aplausi fórumam! Pagājušā reizē mums bija Rīgā tas, un ļoti liels prieks, kad arī ir citā pilsētā, Jūrmalā, un nākamajā gadā varbūt vajadzētu arī citā pilsētā. Tā kā, jā, pagājušā reizē visi dalībnieki bija lieliski, un nešaubos, ka jūs būsiet vēl lieliskāki. Atskats uz 10. gadu un šobrīdējo situāciju, kad mēs runājam par nodarbinātību, tad pa lielam mēs runājam par 3 tādām lielām lietām. Tas bija uzņēmējdarbības sākšana, nodarbinātība un karjeras izglītība un informētība par darbu tirgu. Es arī pacēlu zaļo, jo uzskatu, ka daudz lietas ir gājušas uz augšu, un kā arī klātesošais minēja, tad uzņēmējdarbības sākšana var tikai tos labākos vārdus teikt. Un tas ir tiešām plus, kas ir noticis, ir ļoti daudz inkubātoru parādījušies, Lijā ir ļoti sāktizējusies, ir daudz lekcijas, ir semināri, Junior Achievement, ko jūs minējāt, ir savu darbību izveikt aizvien vairāk. Tāpat arī var to redzēt pēc reģistrētu uzņēmumu skaita. Protams, to nevar uzreiz tā teikt, ka tie ir jaunieši, kas reģistrēti, bet pieņemsim, ka tie bija jaunieši. Un
tas viss palielinājies, un tā aktivitāte ir tiešām laba. Tā kā tur ir tāds ļoti liels pluss, ka šis gājas uz augšu. Varbūt es neteikšu, ka tā aktivitāte no jauniešu puses, kas piesakās, ir 100% ideāla, bet ļoti labi. Visur jau var gribēt labāk. Ja runājam par nodarbinātību, tad ar aktīviem jauniešiem nav problēma atrast darbu. Protams, ir citreiz jāiziet no savas komforta zonas, jo nevienmēr, ja mēs esam beiguši par žurnālistu un tagad nav, tad žurnālists pieejams tajā darba tirgu un šīs vakances, tad ja mēs gribam tik vienkārši teikt, jā, mēs tikai gribam par žurnālistu strādāt un neko negribam piemācīties, tad būs problēma. Aktīvais jaunietis iziet no komforta zonas un saka, ko piemācīšos klāt un kaut ko apgūšu, un tās programmas no nodarbinātības valsts aģentūras ļoti daudz, un tad nav problēma. Protams, ir šie neaktīvie jaunieši, kas ir tie 30,000, bet tagad arī, kāpēc es saku pozitīvi vairāk, tas varbūt nav ir slikti tie 30,000, bet tās programmas, kas ir izveidotas Labklājības ministrija, nodarbinātības valsts aģentūra, kur izveidojuši un kopā ar izglītības ministriju, kad ies uz katrām mājām un ķers aiz rokas un vedīs šajā darba tirgu, tas ir ļoti labi, tas ir vajadzīgs. Tas arī ir ar plus zīmi. Varbūt ar mazu mīnus zīmi ir karjeras izglītība un informētība par darba tirgu. Un, ja mēs runājam šeit KRLE, ja ir divās daļās, es gribētu sadalīt virs 18 un zem 18. Ja virs 18, tur daudz maz ir sakārtojies un tā prakšu kultūra ir labāka kļuvusi, un tas pateicoties uzņēmumiem, kas ir aktīvi sākuši kļūt un novērtēt to, ka jādomā par rītdienu un jāiesaistie jaunieši, tā kā prakšu vietas ir uzlabojušās, atsaucoties uz to, ka mums ir portāls Praksa.lv arī, tad mēs arī redzam, ka tajos 3 gados, es palūdzu kolēģiem, lai izvēlas statistiku, ir par 150% vakanšu skaits pieaugs un 4 reizes vairāk uzņēmumu piedāvā šīs vakances, jo tas ir, diezgan labi, ja 2010 uzņēmumi jau tieši no mūsu portāla meklē šos te. Tā tendence ir ļoti laba un arī ar augstskolas saprot, kad jaunieši samazinās tādā ziņā, kad tagad kad mazāk mazāk jaunieši nāk mācīties uz augstskolā, jo tas kritums ir, un tad viņi saprot, ka ir jāpietuvina vairāk tam darba tirgumu, un tās vieslekcijas ir vairākas, un tā kā augstskolas arī par to ļoti domā, lai sasaistītu šo te jaunieti ar darba tirgu. Sliktāk tā lieta ir zem 18 gadiem vidusskolas periods, pamatskolas periods, kad tā informācija par karjeru, kur iet, kur neiet, ir diezgan sliktā līmenī. Un šeit pat nav pat runa. Mums ir jāsarkanās. Paldies, paldies, jā. Mēs uzsvērām, jo paldies. Un atsaucoties arī uz Jāņa komentāru, es varbūt gribu papildināt no savas puses, ka tie, vieni no tiem, kas ies un ķers tos jauniešus pie rokas uz mājām, ir plānots, ka arī jauniešu organizācijas varētu būt šie sadarbības partneri, vai ne? Īstenībā, uz ko mēs ejam, līdz šim mēs plānojam par politiku centralizēti. Tagad, ja mēs runājam par to, kā mēs aktivizēsim tos neaktīvus jauniešus, tad tas tiks darīts katrā pašvaldības līmenī. Un pašvaldība pašai būs jānosaka, kādi resursi viņi ir pašvaldībā un kas to varētu un būtu spējīgs darīt. Tā kā mēs tagad nenoteiksim, man liekas, tik centralizētus kritērijus, kā tur jābūt tikai sociālajiem darbiniekiem, kas nāks pie jauniešiem, ne tikai jauniešu organizācijām. Protams, mēs saprotam, ka katrai pašvaldībai būs savi resursi, kā to visu īstenot un organizēt. Bet mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim arī aprobēt kaut kādas inovatīvas metodas, piemēram, jauniešu uzrunāšanu uz ielām, vai, piemēram, arī ciešākā
apmaiņā ar informāciju, nu, tas ir arī starp sociālajiem darbiniekiem. Jā. Paldies, bet katrā ziņā informācijas sekos. Labi. Paldies. Un mēs dodamies pie nākamās tēmas, varbūt, Daini, tad jūs arī varēsiet pievienot savu komentāru attiecībā tieši par nodarbinātību, jo mēs runāsim par neformālo izglītību un mobilitāti, un tā ir noslēdzošā sadaļa mūsu arī iepriekšējā formā skatītajos jautājumos. Lūdzu, pavisam ātru balsojumu, šoreiz varbūt bez īpašiem komentāriem, jūsuprāt, neformālā izglītība un mobilitāte Latvijā pēdējos 3 gados ir uzlabojusies, pasliktinājusies vai palikusi nemainīgi laba. Un uzvarētājs tomēr šajā kategorijā ir pozitīvā tendence. Tātad lielākā daļa dalībnieku uzskata, ka neformālās izglītības un mobilitātes iespējas ir gājušas pozitīvā virzienā. Un mums šodien arī ir Jānis Starptautisko programmu aģentūras direktora Dainis Proģe. Jānis Starptautisko programmu aģentūra ir arī viens no šī pasākuma līdzorganizētājiem. Un vairāk šeit mēs varam faktiski runāt par programmu jaunatnes darbībā, kas nu jau noslēdzas, ar ko arī aģentūra strādā. Tādēļ arī jautājums ir vairāk tieši par šīs programmas ieguvumiem, vai Daini jūs varētu ieskicēt, kādi ir bijuši galvenie ieguvumi, varbūt tieši domājot par neformālo izglītību un mobilitāti, ko tad šī programma jauniešiem ir devusi visā garajā laikā, kamēr viņi ir darbojusies. Bija ārkārtīgi, kā teikt, saviņojoši redzēt, ka tik daudz jauniešu pacēļ zaļās kartiņas, ar to pasakot, ka mēs zinām, kas ir neformālā izglītība un ka mēs saprotam šīs izglītības veidu nozīmību. Aplausi neformālā izglītība. Jā, un tas ir ārkārtīgi iepriecinoši, jo, ja mēs paskatāmies, varētu būt tas arī tīri daudz gadus atpakaļ, un mēs paskatāmies 2000. gadu, tad tas bija gads, kad Latvijā sāk īstenot neformālās izglītības programmu. Dos jaunatne viņa bija, vai jaunatne Eiropā. Es jau sāku jau pudroties. Tā bija programma, kas tika finansēta ar Eiropas līdzekļiem. Un tajā reizē, kad mēs sākām runāt neformālo izglītību, es domāju, bija ļoti mazs cilvēku skaits, kur apzinājās, kas ir šis izglītības veids. Tas bija laiks, kad notika ļoti saspringtas diskusijas, kuras būtībā kādreiz arī pārvērtās pat zināmā veida cīņā. Un šajā cīņā iesaistījās faktiski cilvēki piederīgi divām atšķirīgām nometnēm. Viena bija tie, kas pārstāvēja interešu pulciņu, otra bija kas aktīvi darboties jaunatnes politikas jomā, kur runāja, zināt, mēs strādājam savādāk. Mēs strādājam ar neformālās izglītības metodēm. Mēs panākam to un to, pilnīgi atšķirīgas lietas nekā jūsu interešu izglītības jomā darbojoties. Tagad pagājuši ir 13, 14 gadi, šīs cīņas nenotiek, jo katra grupējuma pārstāvs saprot šīs atšķirības. Un, kā es minēju, ja tajā laikā bija mēs cilvēki, tad paceļ rokas praktiski gandrīz visu zāli, un es gribēju teikt, ka šis skaitu mēs varētu papildināt vēl 16,000 jaunieši, kuri ir 7 gados piedalījušies programmā jaunatne darbībā, iesaistoties apmācībā un dažādos projektos. Ja mēs ņemam, ko dod neformālā izglītība? Es domāju, viskonkrētāk var atbildēt paši jaunieši, kas ir iesaistījušies šajā programmā. Un varbūt es pieminēšu dažas lietas, ko jaunieši gan Latvijā, gan Eiropā veiktajās aptaujās ir teikuši. Kas ir tas, ko mēs ieguvām, darbojoties, piedaloties projektos, programmas jaunatdarbībā ietvaros. Tātad lietas ir pieaugusi Eiropas pilsonības sajūta, pieaugusi cieņa un izpratne par Eiropas kultūru. Jaunietis jūtas sagatavot studijām, darba tirgum vai dzīvei citā valstī. Būs lielāku pārliecību par turpmākās izglītības izvēli. Tic, ka darba iespējas pieaug.
ir motivētāks tālākai izglītībai vai apmācībai. Uz jautājumiem, kā projekti, kuros tu darbojies, ir ietekmējuši tevi, atbildes ir sekojošas. Es piedalos sabiedrības un vai politiskajā dzīvē, esmu ieinteresēts Eiropas lietās, esmu motivēts iesaistīties pret diskrimināciju, ksenofobiju, rasismu un neiecietību, esmu gatavs atbalstīt cilvēkus, kuriem ir mazāk iespēju vai kuriem ir īpaši vajadzības. Un šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums, ja mēs runājam saistībā ar pieskaramies jautājumiem par bezdarbu, mēs pieminam tādu skādu kā 30 000 jauniešu, kuri patreiz nav nodarbināti, no kuriem tikai 9000 ir tie, kuriem ir izglītības līmenis pietiekams, lai viņš varētu iesaistīties darba tirgu un kurš būtībā pats zināmā veidā aktīvi tiecas iesaistīties darba tirgu. No 30 000 atņemot 9 pārpalikums, kas ir tie, kuri nav motivēti, kuri ir paktuši izglītības sistēmu, kuri negrib strādāt, kuri kaut kur atrodas, kurus mēs nezinām. Tātad, jūs jaunieši, kas esat piedalījušies programmā Jauna darbībā, kuri ir apliecinājuši to, ka es esmu gatavs iesaistīt jaunieši ar īpašām vajadzībām dažādās aktivitātēs. Mums un jums ir jābūt gataviem gan procesā, gan atgriezt viņu darba tirgu. Tātad jūs būsiet tie, kuriem būs šī lieliskā iespēja, sākot ar nākošo gadu, veidot strateģiskās partnerības ar pašvaldībām, ar sociālajiem darbiniekiem, meklēt šos te jauniešus, šo te 21 000, pārliecināt viņus, ka viņam ir jāatgriežas mācību procesā, ka viņam ir jāuzsāk darba gaids. Tad es domāju, ka tad varbūt tiešām būs tā nākotnes, ko mēs šajā konferences laikā mēģinām nospraust prioritātes mērķus un arī būsim gatavi sasniegt. Liels paldies, Daini, par komentāru. Tad, ja mēs skatāmies uz fórumu programmu, tad par jauno programmu, kas mums vēl gaida, tad mēs saprotam, mēs detalizēti runāsim rīt un būs iespēja arī uzzināt par to, kādas iespējas būs nākotnē pēc šīs programmas jaunatnes darbībā. Katrā ziņā, lai nav tā nervozitāte jūsos, sīkāk informāciju jūs dzirdēsiet rītdien, kad man kolēģi pastāstīs, ko tad mēs sagaidām, sākot ar nākošo gadu un ko mēs darīsim turpmāko 7 gadus, bet tā priecīgā vēsts ir tā, ka mēs turpinam strādāt, kad Eiropa ir tomēr sapratusi, ka jaunatnes politikas joma ir ļoti svarīga, ka jaunatnes jomai ir lielajā vienotajā programmā jāatver īpaši atsevišķa nodaļa ar īpašu, ar tikai jaunatnes jomai paredzētu budžetu, ar ļoti daudzām aktivitātēm, vērstas uz mobilitāti, vērstas uz to, lai mazinātu bezdarba problēmu. Otra labā ziņa ir, kad finansējums būs 2 reizes lielāks nekā tas bija pieejams šajos 7 gados. Tā kā nauda ir, jums ir jābūt gribošiem un jābūt varošiem iesaistīties programmā, bet tas man absolūti nerada bāžas, jo, ja mēs atskatāmies uz šīs jaunatnes darbībā programmas rezultātiem, jo īpaši, ja mēs paskatāmies, kāda bija rezultāti 2013. gadā, tad var pateikt to, ka, piemēram, runājot par jauniešu iniciatīvu projektiem, pieprasījums pēc finansējuma bija 5 reizes vairāk nekā tas bija pieejams. Ja mēs runājam par jauniešu apmaiņu projektiem, kurš atbalsies arī jaunajā programmā, tad pēdējā 3. raundā pieprasījums pēc finansējuma bija vairāk kā lielāks nekā visam gadam iedalītājs. Un kopā šajā gadā organizācija iesniegto projektu pieprasītājs finansējums bija 2 reizes vairāk kā pieejams. Piemēram, ka finansējums bija turpat 2 miljoni eiro. Paldies! Es domāju, ka šī ir arī ļoti, ļoti laba ziņa, lai mēs noslēgtu mūsu paneļa diskusiju. Nauda būs. Un mēs varēsim turpināt arī visas šīs labās idejas īstenot. Tas, ko šobrīd es pavisam īsti gribu teikt, ir vienā vārdā paldies. Paldies mūsu paneļa diskusiju dalībniekiem.